īstenībā bija tāda baigā gandrījuma sajūta, tāpēc, kad mēs esam nonākuši dotajā mirklī tur, kur mēs esam nonākuši. Mums ir jaunā mašīna beidzot. Mēs jau tos plānus jau kalām jau gadu, kad mēs brauksim un viss būs un būs šī fiesta. Ar to baļu sajūtu ir tā, kad, ja tu piedalies rallijā, tad pa lielam ar jebko, ar ko tu brauc, un bailes astāja mājās. Vai tā ir jauna mašīna, vai tas ir ātrs pilots, vai viņš ir lēns pilots, tās bailes astāja mājās, un tu centies par viņām nedomāt. Jo vairāk tu domās par to, ka jauna mašīna, viņu nevajadzētu apskādēt jaunu un braukt tur lēnāk un piesardzīgāk. Nu, tā ir tāda vizināšanās, tas jau vairs nav rallijs, tad mēs tādu atbraucām pavizināties. Mums ir konkrēts, teiksim, vairāk vai mazāk plāns uz sezonu, un mēs centīsimies arī īstenot, un neatslāpsim. Mēs, kad braucām ar Edži to garo gabalu līdz turienei, vispār man tā emocijas vienkārši augšā, lejā, un bailes, ne tā bailes, bet man bija viena ļoti labi nomierinoša lieta. Mums jaunie beņķi ir tāda gara maliņa, tā ka tu vari mierīgi atstāt galvu un tādā tā kā pus tādā mieriņā ielaisties. Mēs neredzam viens otru, es neredzu, cik viņš uztraucās, viņš neredz, cik es. Tas bija šī nomierina, bet, uz startu izējot tur bija, mēs vēl pirms starta sapratām, ka mums saruna iekārta nav ritīgi, tā kā jābūt. Un tad sākās baigais stress atkal, jo, protams, mēs viņu atkal velkam pēdējā mirklī virsū, kā parasti tas mums notiek, ja, ka mēs nedaudz visu iekavējam. Tāpēc mums arī vienmēr jāskrien baigi. Tas bišķiņi uzzina stresu, tad mēs braucām tā, kad es dzirdu, Edži nedzird neko, teiksim, ja viņš kavē vai nekavē, vai man vajag atkārtot, ja, bišķiņi izsit no slējām, bet tas ātri aizgāja, normāli bija. Protams, trīnieks tas ir tas, ko mēs gribam, bet mums vajag ieskrieties, mums vajag saprast ar mašīnu, mums vajag pilnveidot stenogrammu, jo tas nav golfs, un te ir jābrauc pavisam savādāk, un te viss ir jauns, te ir, jauna pasaule tā ir. Es negaidīju, ka mēs būsim tik labi, tik ātri, teiksim, jo pirmajā dopā bija ļoti saraustīta, un bija, es zinu, kur tās daudzās sekundes palika, un bremzēšana, un viss sākās ar to, ka es vienā vietā pamēģināju vēlāk sabremzēties. Un es sapratu to, ka nevar sabremzēties, un jau tur dabūju jau gandrīz rokas bremzi raut un tā. Un tad pārējās vietas līdz ar to bija stipri par ātru, un izsita pats sevi no ritma, teiksim, ārā, bet es pat nezinu, kāpēc Edži skatījās rezultātus, jo nebija tāda doma, ka vajadzētu baigi kaut ko tagad skatīties. Mums vajag pabraukties vienkārši. Prognozes, es teiktu tā, ka man nav pilnīgi nekādas. Es zinu, ka rītdien mēs brauksim savādāk, jau sāksim braukt, tāpēc, ka mēs brauksim pa gaismu. Es pats zinu, ka man ļoti saraustīti sanāca šī tumsa, jā, jo bija daudz vietas, kur neredzi un kaut ko nedzirdi. Edži saka, bet es īsti neuztveru kaut ko un bija daudz nevajadzīgas bremzēšanas un neprecīzas braukšanas. Rītdien redzēsim, kā pa dienies. Man ir grūti kaut ko prognozēt. Es tikai zinu to, ka noteikti ar katru kilometru ar mašīnu aproda aizvien vairāk. Cilvēki no mūsu Ventspils tramplīnā var gaidīt visādas interesantas lietiņas. Mēs vēl bišķiņi tā kā ar Nauru domājam, ko mēs un kā mēs darīsim, bet ir šādi tādi plāniņi. Un es domāju, ka cilvēkiem patiks un būs forši tur. Ja, protams, uzbērs sniegu un viņā varēs uzlikt, tas arī ir cits jautājums, bet vairāk vai mazāk es domāju, ka viss būs forši.